Hei, mēs dabojām visu. Saprojām skatos to sūdu, un tas ir vēl piksā vēl jau vairāk. Ja parādīšu tiešāk, kas ir pīzdēts. Tas tienīts. Viņam ir jābūt vispār tur, redziet? Tur ar to būtu jāsavienotam, bet tā nav. Kurš tev redzēs? Dzīvos redzēs. Ah, tu lamata. Kurāči mēs paklāsim. Šitais man ļoti garšo. Opsā, ojā, opsā. Dakšiņš. Viņš ļoti atvainojos. Tas ir, kas arī čāpstina, tā kā. Zinu, ka daudziem cilvēkiem tas nepatīk, bet man ir daudz, kas nepatīk. Tā kā mēs visi nevaram būt ideāli. Daudz nevietas aizgurā, jāstāš tās zubanās tur, viņš vai karsti. Neviena nav aizgurā, mēs varam vienkārši tupa pahavāt. Gandrīz vismēr. Ņami. Vajadzēja majonēzi kādu paņemt, bet labi, pohus ejies. Tur ir kartupeļi, paprika, gurčīši, ola, pekons, čirzebi. Mēs tur bišķi siers arī, jā. Kas ir varbūt labāk par šitā? Reāli. Tā, ka tik ātri jāļ. Smurfas permas ģēries. Kroči, es ātri norīšu. Es ar jums vienkārši ātri ļoti pieklājīgi. Un tās ir hops, ātri apēdīšu. Nebraukšu tālāk. Šitām braukšu. Kroči, jā, es uztaisīju delivery un es aizmirsu uzfilmēt. Un tas ir fucked up. Tāpēc, kad īstenībā deliveries bija ļoti forši un patīkams, es iepazinos ar jauniem cilvēkiem. Un, jā, ja man rīt būs brīvs, tad mēs ar viņiem pavadīsim laiku. Jā, daudz domas darās tikai tāpēc, ka daudz aprunājām ar šiem cilvēkiem un radās īstenībā iespējas kaut kādas tālā nākotnē. Iespējams kaut ko nopietnāku te Amerikā sazīmēt, tāpēc, jā, es pavisam vienkārši izskrēju laukā. Kā es izgāju laukā no mašīnas, mani sagaidīja tie 3 cilvēki un mēs baigi domājām par to, kā nodzīt to mašīnu. Un riktīgi ilgi mēs čakarējāmies ar viņu, ja godīgi. Un beigās bija tā, kad viņa bija no rampām uz leju, un tad mēs ar mašīnu pilnīgi piesēju pie mašīnas aizmugures, stropi, un vilka to riepu laukā, un bišķi pabrauc, vilka atkal laukā, bišķi pabrauc, vilka atkal laukā. Kā redzēt, traileris man ir pilnīgi tukšs. Pilnīgi tukšā, es esmu tagad. Ir izdarīt lietas, gribu ātri iet dušiņā, un es gribu gulēt, ja godīgi. Esmu ļoti noguris, pulkstens ir 12:30, es aiziešu, man liekas, 12:30. Kroči, es eju gulēt. Es eju ātri dušiņā un gulēt. Es ļoti atvainojos, ka nesnācu uzfilmēt. Bet nebija tur vietas kamerai vispār. Varbūt tas ir stulbs alibi, bet tā ir tā situācija, un uzfilmēts jebkurā gadījumā nav. Tā kā nezinu, es vispār par šito likšu iekšā. Karoči, labs rīts, jaunā rītā. Mēs pildamies. Viņš ēd. Es arī tuļu kavāšu. Un es ēdīšu bacon, mac and cheese ball, my friend. Un šodien mums laikam ir brīvs. Mēs aizbrauksim uz nopirkt dāvaniņš kādam. Un tad mēs ko daram? Mēs satiksimies ar akadienas žokiem, kuriem palīdzējām nokraut tās mašīnas.
Un izskatās, ka būs superīga diena. Viņi apsolīja man parādīt savu šopiņu, savu restorānu. Kroči, ritīgi, rakuienie paciki. Šakar, ja godīgi nenofilmēt, tad būtu ritīgi labi kontents. Bet man vairāk interesē iepazīties un vispārējais, tā kā. Es atvainoju, ne? Bet es domāju, uzmanību neesmu dusmīgi. Tāpat jau neviens neskarīsies, kur no kāds dusmīgs. Tā kā es pamēģināšu šodien. Visu sākumu uzsvērt, ka mēs viņiem satiksimies, paši paņemšu kameru līdzi. Skatīsimies, kā ies visu tur. Un paprasīšu, vai vispār viņi nav pret to, bet vai es to darīšu vēl. Es neesmu rītīgi pieredzi pie tās filmēšanas. Cerams, ka man fobija atkal nenoraus kulakā. Es varētu to izdarīt. Šo vajadzētu uzlīmēt normāli. Tur jau līp visu laiku nost. Tā, desiņu mēs izpildījām. Visu laiku čīkstēja visu nakti, ka viņš defu grib. Beigās tikai $5. Kur tu pīksti, bļa? Šučka. Kroči, bet... Kroči, jā. Es tagad uzēdīšu. Šopiņu gan jau 100 paņemšu līdzi. Un galvenais, ka baterija ar te netur baigi daudz. Un pamēģināsim uztaisīt tik foršu dienu mums šodien. Labi, ok. Bet tagad havāju. Labu apetīt, man! Tā, jā, pa to laiku, kamēr es atbraucu vienkārši tupu uz veikalu. Negribu īstenībā to stāstīt, bet arī neko reāli filmēt pat negribās. Es sāku kaut kādas iekāra problēmas un turpināju darbu, tad mīlestības dzīvē. Ja ne mīlestības dzīvē, tad vēl kaut kur, un vienmēr visu dzīvi. Tāda ir tā ceļa būtība, ceļa dzīve. Neko tur to neizdarīs. Ko es vispār gribēju ar to pateikt? Nu jā, es varu izstāstīt sīkumos situāciju. Ļoti stulba, ja godīgi, ļoti bērnišķīga situācija. Palielījos cilvēkam, kā man gāja vakar. Vai tā teikt, otrajai pusītei, ko nevis es pat mēģināju tās attiecības uzsnākt, bet viņa pat ienāca manā dzīvē. Un liekas, ka viss ir forši un līdz kaut kādiem šitādiem momentiem. Un nezinu, es nekad neesmu nemācējis priecāties par otru cilvēku. Nē. Jā, es nekad neesmu nemācējis. Es vienmēr māku priecāties par otru cilvēku, kas viņam dzīvē notiek un tā tālāk. Ļoti reti, kad gadās, kad kāds māk priecāties par mani. Un es izstāstīju to, kad reāli es vakar satiku normālus čaļus. Runājāmies, viņi man centās palīdzēt, redz, kādas man ir dzīves stāvoklis, bet es viņiem vēl teicu to, ka es pats esmu izvēlējies šo dzīvi. Tagad pamēģināt šo darbu. Man bija dzīvoklis, man bija darbs, man bija viss, ko vajag, bet rutīna bija par daudz. Un reāli gribējās kaut ko jaunu pamēģināt. Un viņi man piedāvāja to, ka, ja vajag kāda palīdzība, tur jebko pilnīgi zvani man, jebkas pilnīgi, kas tev notiek dzīvē, vienkārši zvani man. Visu atrisinās un visu izdarīsim. Un tad mēs runājam par to, kāpēc esmu šeit un tā tālāk. Un tad viņi piedāvāja to, ka, dzirdēja arī to, ka es redzu jēgu te kaut kādam biznesam, kaut kādai metināšanai, kaut kādam parādīju darbus, ko es darīju galdniecībā, mājas apdarēs un iekšdarbos, ārdarbos, trepes, šķūnīši, kārporti, tipa mājas mašīnām un vēl visu kaut ko. Un tad viņi piedāvāja to, ka viņi zina, ka to ir tāda eksistē biznesa vīza.
Un, kad, nu, vai kādam tikai vienkārši būtu pateikt, ka viņš dzīvo šajā adresē un tā viņš saka, čalīts, es visu varu nosponsorēt un tā tālāk, ruči, es palielos ar to savu otrajai pusītē, un es dabūju ziņu to, ka, lai es tā kā izvēlos, tā atbilde bija pret to, kad lai es izvēlos, kad viņa nevēloties to, kad vienkārši mēs dzīvosim un es pēkšņi aizbraukšu kaut kur projām vai kaut kas tam līdzīgs. Un es pat varu citēt, godīgi. Tas ir tā pēc viņas vārdiem, bet tā īziņa, ka viņa negribot uzsākt kaut ko jaunu dzīvošanu kompānu un tā tālāk, ja tu plāno pēc tam dzīvot ASV kādē, kaut ko tādu veidot un tā tālāk, bet es nevienā momentā neminēju to, kad es kaut ko daru, vai plānoju, vai viņiem saku jā, vai tur nē, vai tur vēl kaut kā. Un vienkārši teicu, kā ir tāda situācija, nu, ka man forši cilvēki gadījās pa ceļam un tā tālāk. Bija plāns braukt uz Austrāliju ar viņu. Es neizvēlējos to valsti. Vienkārši priekš manis tas ir zini kā, kad bija plānos kaut kas, tad likām daudz iespējas, kur varētu, ko darīt un tā tālāk, karoči. Un metu daudz iespējas un izvēlējās nopikoju vienu no viņām. Un, jā, es pat nezinu, ko darīt ar tādu informāciju, ja godīgi. Man ir ļoti liels tā kā bailes nākotnē. Konkrēts adresāmies pēc tā visu. Jo es vienkārši man tas sabojāja garstāvokli ļoti kategoriski. Es domāju, daudz arī man saprot šeit. Es nezinu, ko es gribēju teikt, godīgi. Man domas šaudās tik daudz un dikti. Es nezinu, ko darīt ar to visu, jo pats stulbākais ir tas, ka jebkad dzīvē vienkārši tālāk var gadīties tāda pati stulba situācija. Un tās jau notiek jau neskuro reizi, kad man vienkārši nesaprot. Kad man sabojā dienu. Es tā jau šajā darbā esmu gandrīz 24/7 aizņemts, un tagad gadījās brīvdiena. Tikai tāpēc, ka es eju projām, un es nepiekrītu braukt uz Ņujorku. Un vienkārši man ir tā, ka man ir bailes, ka nenotiek kaut kas pārāk nopietni, un pēkšņi cilvēks sacepjās vienkārši par manis pateikto. Protams, es palielīšos vēl kaut kur uz ielas, satikšu cilvēku, kas vēl tā kā redz manī iedvesmu, redz manī normālu cilvēku, un es kaut ko piedāvās, vienkārši reizēšu palielīties tam cilvēkam, un beigās viņš ar mani izšķirsies, viņš man piedāvās, ej tad pie tā cilvēka, ej tad kaut ko tur dari, ej tad tu fiksī tur to. Kāpēc tā ir jādara, es nesaprotu. Bet, ja godīgi man šeit izstāstot, tas palika nedaudz bišķi vieglāk. Tāpat tas ir joprojām tā ir nesaprotama situācija priekš manis. Lai arī pret ko tā ir vienkārši bērnišķīga rīcība. Tas manā skatījumā ir ļoti, ļoti tukli un bērnišķīgi. Samēram tāpēc, nezinu, viņa tur dzerstās, apkārt ir čaļi, iet uz pārtiem, vēl kaut ko un tā tālāk, un kas šķiet pavisam viņai normāli. Un es neko par to nesaku, pilnīgi neko, ne vārda. Dažādas mums situācijas ļoti labi saprotu. Šis ir iemesls, kāpēc biju 3 gadus viens vienkārši. Šis ir ļoti liels, spilgts iemesls, kāpēc biju 3 gadus viens. Un es nevēlējos nekādu veidu attiecības. Es centos kaut ko, bet es biju viens. Es dzīvoju viens. Es visu darīju viens. Un es nezinu, kā uz šo visu reaģēt. Es esmu pieredzis būt viens, un es pieredzis, ka ir būt labi. Ka var arī vienkārši tu būt labi. Kad, tas ir tas, ko tu izvēlies. Ja tu izvēlies būt stresā, ja tu izvēlies stresainu dzīvi, un tu izvēlies stresināt apkārtējos, tad tu esi, bet es to neizvēlos.
cilvēki paši atnāk pie manis. Un viņi arī atnāca pie manis. Nevis tā kā atnāk, vienkārši, saved, es jau pie vairākas reizes jau redzēju kaut kādus tāds dīvainas situācijas, un es jau vairākas reizes jau īstenībā jau nometos nost. Nezinu, ko pēc visu domāt, ja godīgi. Man ļoti gribējās ļoti efigēni pavadīt dienu, un tā tālāk man, ja godīgi, nedaudz sabojā garstāvokli, bet mēs centīsimies to izdarīt. Mēs centīsimies tagad aiziet uz veikalu. Vienkārši gribēju viņai dāvanu nopirkt. Bet es nezinu, vai es to darīšu vispār. Es ļoti cīnos ar sevi iekšā, lai to nedarītu. Tas ir arī iemesls, kāpēc es pēdējās attiecībās maz ļoti pirku savu sievietēm puķes, tāpēc, ka, ja es nejūtos laimīgs, nejūtos happy, kāpēc man jādara otrs cilvēks laimīgs? Es agrāk biju ļoti liels citu mīlētājs, un tagad es tā kā mīlu baigi sevi. Un tāpēc arī ļoti cīnos par to, lai es turpinātu vienkārši mīlēt sevi. Jo pēc tam, ko nav nauda vai vēl kaut kas nervi, es viņus nekad neatgūšu atpakaļ. Nekādā gadījumā. Un mēs visi esam cilvēki, mums visiem var aiziet ciet, mums visiem var... Bet īpaši, ja tev notiek ļoti bieži tādas situācijas, var aizmest ciet konkrēti, un... jā. Nav kā īstenībā baigi daudz domāt par to, jo tas ir riktīgākais fufels, ja godīgi. Tas ir tāds fufels. Man tas graušas smadzenī kā tārps, bet tas ir nereāli fufels. Tā kā, lūdzu, draugi, vienkārši skatieties, ar ko jūs esat, ko jūs darat. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi pašu jūsu emocijām. Jo godīgi man palika ļoti, ļoti viegli šo izstāstot. Nesaprotamā lieta joprojām nesaprotam, bet man palika ļoti, ļoti vieglāk, un es nezinu, ko tālāk vienkārši domāt, tas ir vienkārši pīzdiets, ka šitā notiek un ka tevi reāli tu vari par jebko dzīvē palielīties, un tev vienkārši cilvēks pateiks apmēram just do it, hey, go, let's go there, do the shit. Neredzu jēgu vispār mūsu attiecībām tādā gadījumā, ja tev ko tādu piedāvā. Ok. Tā kā īstenībā palika ļoti vieglāk, tāpēc, kad es projām saprotu, ka tas ir pilnīgākais fufels pastāstot šādā veidā. Un neskat nekādu vienkārši kā tikai iemeslu, kā tikai aizskaitināt mani un padarīt manu dienu hujovāku. Bet par spīti tam mēs mēģināsim padarīt mums dienu labu. Ja nenopirksim viņai kaut ko, tad varbūt nopirksim paši sev kaut ko. Tā kā, ejam šopingā. Aizslēgsim traku un iesim kaut kā pavadīt šo dienu. Nahā mums sēdēt un grūzīties. Kāpēc tas jādara? Es ticu, ka viņi vienkārši sēž un arī to gaida. Bet mēs par spīti iesim, uzlabosim paši sev šo dienu. Un nālēs saulīte, te ir silts kā vienmēr. Es esmu traku šeit. Vajag labi īstenībā, ka Amerikā ir tik liela šitie parkingi, ka tu vari atstāt traku. Vienkārši mums stūrīti kaut kur atstāja un nevienu netraucē. Un tu vari darīt, ko tu gribi. Tepat var palikt. Ir rakstīts, šādos parkingos te var palikt. Overnight. Protams, no rīta kāds te var pieklāvēt, tu nepareizā vietā stāv, bet tu vari palikt. Kroči, ok. Pazīsimies, kas te ir, kas te nav. Kas tas tāds ir? Maičiņas kaut kādus. Mēs sākam, es nezinu, es gribu teikt, kā maksā aiziet. Pasīties, kāds viņš ir te. Un cik maksā drēvis un... Kā nav, tā kā mums baigi kaut kas trūktu. Bet šeit īstim atbrauc viņai dāvana no... Tā kā tas ir pats stulbākais, ja godīgi tam visam. Bet nu labi. Bet nu labi, mans draugs. Kroči, ja būšu iekšā. Uzšaušu vēl kādu vidību. Kroči, un jā, veikalos neko neuzfilmēju, jo es tikai paņēmu zeķes un fantiņu.
Jā, otrs cilvēks manā dzīvē, kas ir viņš joprojām izdomāja, to, ka viņam nepietiek par tā vienreiz, divreiz iebakstīt, trīsreiz, četreiz. Iedot pauzīt, tad atdomāt, uzelpot tur, nezinu, kaut kādā veidā. Uzlabot to garastāvokli, nerunāt par sviestu, ko pat ir iesākusi, zini, vienkārši, viss, čau. Nezinu, iedot pauzīt, atelpojies, tipā padarīt, ko tu gribi padarīt. Nē, ir jāturpina tas sviests. Kamēr es veikalā vēl joprojām kaut ko skatījos, tad es nāca ziņas, un es kā jau vienmēr nevaru nepaskatīties. Un, jā, karoči vienkārši pizdēts. Viss, ko es saprotu, ka tas ir totālākais bērndārs reāli. Es nezinu. Viss, ko es, ja godīgi gribu jums pateikt, karoči, ir tas, kad reāli, kamēr mēs tur Eiropā baigi uztraucamies, cipa, kas par uztraukumu, tie korķīši un mūsu pudeles korķīši, kas ir, tā kā, teikim, kā ir latviski tas vārds, piestikoti, latviski. Nezinu. Piesieti pie pudeles, latviešu valodā. Piesieti pie pudeles, tamēr visa Amerika liek uz jums pimpi paliela. Mums līdz pārē nodemonstrēšu, kāds viss notiek. Skatieties. Bļač, redziet, te ir korķīši normāli. Kā es ir godīgi skumbu pēc tā visu. Ja tie korķīši, tas, kas ir Eiropā, stulbēs korķīši. Visi tie korķīši, kas ir Eiropā, jūs paši ziniet, kādi viņi ir. Viņi ir ļoti kaitinoši, un tad, kad tu dzer, tev skrāpē un vēl kaut kas. Un beigās tu var arī kaut kādu infekciju dabūt vienkārši tikai tāpēc, ka tu stulbies saskrāpēji savu seju padzeroties. Jā, es nezinu. Gan jau jāaizbrauc pie tiem čokiem, karoči, pa lielu. Garastāvokļu nav un vienkārši nav. Ārprāts, kā var ko tādu nodarīt cilvēkam, es nesaprotu. Bet visu, ko es novēlu jums, veči, karoči, lai jums ir forša diena, lai jums viss izdodās, lai nav kā man jājūtas bēdīgam, tiešām, novēl mazāk tās dienas, un pat ja tās gadās, vienkārši vačaut, kas ir jūsu dzīvēs, tas ir viss. Un ja cilvēks jums liek justies sūdīgi, cik tā karsti, bļači, ja jums cilvēks liek justies sūdīgi, pasakiet viņam arī tā, tu man liec justies sūdīgi, un ja cilvēks to nesaprot, nevienu reizi, otru reizi, ne trešo reizi, ne ceturto reizi, pasūtiet viņu dirst reāli. Kā jums tāda cilvēku dzīvē? Kurš reāli nesaprot, kā jūs stulbi jūtaties, kad jums kaut ko pasaka, bļa. Tā kā, jā. Es parādīšu kādas zeķītes nopirku. Tur jau nekā tāda nav, bet baltas Adidas zeķītes. Uii! Zeķītes. Maz ko, protams, priecāties man tagad ir, tāpēc es saku, man liekas, ka ir jāizmauc ārā. Vienkārši jāpadara kaut kas un jāizmest viss šis teiks, kā stulba vienkārši bērnišķīga situācija. Cilvēkam nebija ko darīt, un viņš izdomāja pakasīties. Jo savādāku rezonu es tam visam neredzu, diemžēl. Cik tas loģiski neskanētu. Manā galvā tas skan pārāk loģiski, bet otram cilvēkam eit un ieskaidro, ka tā ir jau. Kurčā, bišķi pasēdēšu, uzpīpēšu, mēģināšu bišķi nomierināties un mēģināšu aizbraukt līdz tiem čokiem. Gribu pārēst beidzot un tas, ka viņi uzlabos garastāvokli un viss būs baigi labi. Ja es, protams, saņemšos. Tā kā minūtes pauzītu.
Viņš uzzvanīja tiem čovakiem, karoči, un jā, re, kur viņam pieder restorāns, kas ir tur atrodas. Un tur arī, man liekas, tā sapastā mašīna ir. Ja vismaz jābūt tur ir. Un jā, viņa vēl tur ir. Es laikam paņemšu kameru līdzi. Un tas labākais ir tas, kad es viņam saku, nu tad ejam, maucam kaut kur pāris, kaut ko daram, ja tev nav ko darīt. Viņš tāds, jā, protams, kāpēc, nē. Un es tā saku, nu, viņš saka, ej manā restorānā. Nu, pagaidi mani, vai paņem kaut ko pārst un tā tālāk, es samaksāšu. Saku, nē, es neesmu pieredzi, ka kāds maksā par mani. Viņš sācipā saka, nē, tev ir jāpēt kaut kas un tev nav jāuztraucās par to samaksu vai kaut kas tam līdzīgs. Tā teica, nē, okei, ķipā, nevar atteikt, zini, tā, ka cilvēks tik uzstāja kaut ko tev piedāvā, grib tev tā kā labu izdarīt. Nevar tā darīt. Tāpēc, jā, esam ok, pamēģināsim ēdienu, kāds tur ir. Vajag dīvainā sajūta, ja godīgi. God damn, bet ok. Kāds par mani? Tik reti kaut kas tāds, ja godīgi notiek. Bet īpaši mums no Eiropas cilvēkiem, mēs tur visi savā sulā esam un reti, kad viens otram kaut ko uzsaucam un ok. Jā, iebāž naudu, tad vienkārši tālāk. Un cerams gadīsies, ka mēs kaut kur aizšausim, tad es viņam kaut ko uzsauku. Es savādāk šūtos baigi tā banāli, teiksim tā. Paņemsim mūsu fantiņu, nadzirties. Un ko pārējā mums nevajag. Kad šits būs labs. Šits būs rītīgi labs. Vai viņi man parāda apkārt, un viņi jau te labāk zina, kas te notiek. Es jau ko vietējais neesmu nemaz. Kur ir tā mašīna, ko mēs vakar atvedām? Kaut kā sanāca. Kaut kā mans teipiņš vēl stāv tur. Nē, viņš jau nestāv. Un mēs vakar uzlikām rezervas riepu. Un kaut kā izdevās, karoči. Ir riktīgi interesanti. Un rekur viņa restorāns. Pelā restorāns. Grieķis. Ok, Greek, un tā kā cilvēki, ja jūs esat Arkansasā, ieiet šeit, ļoti forši cilvēki, ļoti forši saimnieks, un ļoti cilvēks, pat pārāk, ja godīgi, kas ir ļoti dīvaini, bet kāpēc nē? Es pats esmu baigi draudzīgs, tā kā iesim iekšā, skatīsimies, kas tur ir. This thing I seen only in internet. Sometimes thinking, how is what came more and more out, you know, nothing. Here we go. It's ready, yeah? Yeah, it's okay. ready.